Nu, čau, draugi! Šodien atkal Lašveidīgē. Tagad gan esam otrajā zonā, Gaujā. Re, kur man čoms arī līdzi. Tas jau kaut ko mēģina. Es uzliku vestinu. Nezinu, kas ap krāsu neatcerošu to no galvas. 18 gramīgais, bet nu garā versija 18. Nu, straumi te ir baigi forši pie klasi. Taimiņu. Nezinu, mums ir viss otrās zonas licences, kā te pamētās. Kaut kur aizies, varbūt pa otru krastu. Tad ir izdomās. Bet davai, mētam iekšā. Šodien gan izstāst, ka mums tur tālāk ir dombiedri. Arī lašinieki. Es jau tad, protams, vairāk ceru uz taimiņu. Jo no lāsmašīgi tad noķert ir diezgan sarežģīti. Bet nu redz, kā vakar bijām Valmierā. Tur tomēr ir daudz tālāk no jūras. Tur tie spoži varētu būt stingri mazāk. Te viņi ir iespējams vairāk. Tagad kaut kā tā. Mēģināsim. Tas, ka tie ir dombiedri, tas jau vien iepriecina. Vakar nebija. Labi. Mēģinam. Šireiz ir tas, kādai mēs makšķerējam. Cik skaisti. Mēs iesim uz otru krastu. Tur ir tālāk forši, kur staigāt. Te galīgi nevar. Bet cik smuki. Dāj, tiekamies tur. Nu, esam kaut kādā mēnesnīsim kādā vietā. Tikko nākot uz šeit satikām Kasparu. Čau, Kaspar. Beigās, es nezinu, kad es to izvilkšu, bet tad jau ieraksts, kā tiem diena beidzās stāvībām. Kaut kādā, nezinu, kādā spotā mēs esam. Bet straumīt forši vestinu šūpotā bez problēmām. Vispār nav nekas jādara. Vestinu šūpojās. Nu, staigājam gar Gaujas krastu. Redz, ko atradām. Protams, galīgi beigts. Saplēsās un tā tālāk. Bet vismaz bišķi patīrām upi. Arī labi. Fire Tigers, rapoņu kods. Labi, meklējam vietu, kur iemest. Te ir gan atradām tādu smuku perspektīvu vietiņu. Tādas kā pat ne saliņas, vienkārši tādas lēznāks krasts. Izsās, ka te ļoti mētāts nav. Pēdas jau ir, bet nav tā kā citur. Bļāviens tā kā likās, ka bija copa, bet nevarēja saprast. Tu ir, Henī. Tā kā iemet un tā baigi. Tā nevarēja saprast, tā kā uzsita. Bet es nezinu, vai tā bija. Es saku, varbūt es vienkārši esmu pārāk nervos. Tā gribās noķert to zīvi. Otro dienu pēc kārtas es viņu mēģinu noķert. It kā vieta laba. Straumīti forša. Zīvums arī kaut kāds it kā nedaudz ir. Ai, grūti saprast. Labi, pamainīsim mānekļus. Zinu, ka uz vienu jau nevar visu laiku mētāt. Nu, viss tagad jābūt uzlika vestinu. Blodī koperi krāsājumā. Nu, vējš pūš, es ceru, ka jūs man dzirdat kaut cik ok. Tā patīkšu tā vieta ir. Te ir jābūt zivī. Es saprotu, kāpēc viņa nav.
Ne, nu varbūt, ka ir. Varbūt, ka vienkārši neņem. No jau nav īsti diena iesils, būs jau siltāks. Tā kā tas arī iespējams. Kaut ko dod. Nu, kā Kristaps būtu teicis, ko tad te var gaidīt? Šitā ir vienīgā mūsu cerība. Vienīgā. Jāpēd, un tas zivs arī sāk sēst. Nu, tik laba vieta. Un nav. Vienkārši nav. Cik saprat no Kaspara un pārējiem tur, Vīmbas arī baigi labi neņem. Kaut ko izaķē. Ak, nē. Nu. Panāc bišķi, bet atkal. Tur ir kaut kur dziļi iekšā. Kokā kaut kādā. -1 vestins laikam. Es pat nespēju, kas tur apakšā ir, kaut kāda zarčupa. Kaut ko bišķi pavelk un atkal iesprūst. O, ir. Galvenais, ka vestins ārā. Vai nu arī ko, bet vestini gan man negribas zaudēt. Un pat, redzat, beigā kā āķi. Neviens nav atvocies. Tas ir. Un tā ir kvalitāte vienkārši. Nav cits vārds, kā to nosaukt. Atkal esam tālu no vispārējā. 2 vašiniekus satikām. Nē, tā viss. Nu, ja te ir kāds vašinieks, paskat tikai, ka šitā nav forša vieta. Redz, kur straumīti iegriežās. Forša. Nu, metam iekšā. Tāda līkuma ārmala sanāk. Nu, redzat, cik smuku šūpiņš šūpo? Tēt jau es ne. Sveicināt šodienas epizodē kādu zaru es velku. Es būtu tik laimīgs, ja tā būtu zivs, bet zinu, ka pirms sapņu aciņas jāiztais. Ko es velku? Aizāķiet akmeņi, tā ir meistara klase. Henī. Nu, es kaut kā neticu, ka šī tik labā vietā. Ja precīzāk, ka šī tik laba vieta var stāvēt tukša. Nu, aizvadīsim dienu noslēgt. Ap to vietu, kur sākām. Devai, mausam. Nu, esam kādu kilometru no sākuma punkta. Labi, vairāk. Kādas 2,5. Bet, nu, mēs ejam. Un mēs nepadodamies. Tāpatās ir godīgi zivtiņi, pat ja vēl nebūs. Baigi forši pastaigi tāpatās. Skaisti. Dabūjām arī pažvindzināt
vestins un vēl visāds brīnums. Tā kā baigi labi. Oi, mēs turpinām iet. Višķiņ tomēr mums ir gabals priekšā. Nu, veiksmīgi esam starta vietā. Nu, ir tikai viens šūpiņš, ko šodien neesmu uzlicis. Šitais te. Nu, brāviens. Šitais. Šitos vēl neesmu šodien licis. Bet es domāju, ka viņš neko tu vairs saglābt nevar. Ka nav, tad nav. Tiešām gāja garām cilvēks, kas jēdz, ko dara. Ne pirmā, ne otrā, ne trešā vašķcopu mūžā. Teica, ka nav šodien. Nu ko, pēdējie metieni. Saule jau drīz vietēs. Panākumi nekādi, viens sopīti. Vai divas var būt. Viena tiešām divas var būt. Man viens pakāsts šūpiņš Henrijam un čomam 3 vai 4? 3. 4 tev, vienam pašam. No kuriem 3 bija manējie. Tā kā, bišķiņ sāpīgi ir. Kopā 5 mārekļi man no kastes izzuduši. Un te jau bija jāķerās, ka mātei Gauja daudz ko iedevu šodien. Kā saka, Zoinais Andris, māte Gauja. Brēns, ja man nākamreiz neķersies. Tāda būs bēdīgi. Man jau līdz nākamajai reizei pusi arsenāls jāatjauno. Labi, ka nevienu vestini nenorauju, tas gan ir labi. Bet to, ko es norauju, to zilo smuko labo, tas jau arī labu naudu maksā. Bet kā ir tā ir, nav ko tev liek raudāt. Devai, tad jau, līdz nākamajai reizei. Nospiedi laiku, abonē, ieraksti komentāru un tad jau tiešām, devai, čau.